Tātad labu vakaru visiem tauta Latvijā. Pārbaudīsim, kas mums te ir. Piedodiet, es te baigiem prožektoriem, baigā ķīmija. Man jāpārbauda, vai viss strādā. Tā, man izskatās ar visu brilli. Jā, puiši meitenes, piedodiet, man izskatās, ka viss strādā. Tad mēs atkal esam kur? Mēs esam pie Pentakostiem Jelgavā. Mēs esam pie Pentakostiem Jelgavā, lai viņiem atprasītu, lai viņiem atkal pasludinātu. Tā kā puišu meitenes, tā tad redziet. Tā tad visiem Latvijā sveiciens atkal, jā, esam mēs atkal pie Pentakostiem. Atkal mēs esam šodien šeit atnākuši. Puiši un meitenes, mēs nekur nevaram likties. Mēs nekur nevaram likties. Nu, es nezinu, sāksim no kuras vietas. Sāksim no tādas vietas. Tātad sākam runāt un sākam runāt un sākam atprasīt. Tātad puišu meitenes, kā mēs redzam, rakstīts Jelgavas vasaras svētku draudze. Sāksim ar to, ka ja tur ir rakstīts vasaras svētku draudze, puišu meitenes, tas vēl neko nenozīmē. Jautājums, vai šajā vietā dara to, ko Dievs ir pateicis, vai šajā vietā klausa Dieva vārdu, vai šajā vietā klausa Dieva pavēlēm. Puiši meitenes, sāksim ar to, ka šajā vietā, šajā apvienībā, tā nosauksim šajā konfesijā, ja? Šajā konfesijā ir mācītājas sievietes, tātad ir divas. Jā, mums ir kas? Mums ir Gunta un mums ir Baiba Rīgā, jā, Modrim. Tātad, mīļie cilvēki, šī ir nepaklausība Dieva vārdam. Šī ir nepaklausība Dieva vārdam. Mācītājas sievietes Dievs nekad nav vēlējies. Dievam priekš sievietēm ir cita kalpošana, priekš sievietēm ir citas lietas, un Dievs savā vārdā visu ir uzrakstījis. Vienīgi, ja mēs saceļamies pret Dievu un gribam neklausīt, jeb negribam klausīt Dievu, tad mēs saceļamies un izdomājam savas lietas, mēs iekārtojam savas iekārtas, izdodam savus likumus, jā. Tātad vasaras svētku konfesija, puišu meitenes, pirmais viņiem pret bībeliskais ir tas, ka viņiem mācītājas ir sievietes, ka viņi to pieņem un praktizē. Tālāk, puišu meitenes, man ir doma atprasīt arī par Jēzus maršu. Jā, puišu meitenes, turpinam Jēzus maršu. Es zinu, ka tā ir kā nodrējāta plate jau, bet es jums varu pateikt to, kad kamēr netiks atprasīts un netiks atbildēts, mēs turpināsim runāt par Jēzus maršu, puišu meitenes. Jā, mums ir jāatprasa Jēzus maršā, vasaras svētki un pārējās Latvijas tur 148 vienības, jo, mīļie cilvēki, tās nevar būt draudzes. Tās nevar būt draudzes, kuras gāja Jēzus maršā kopā ar katoļiem, ar sātanistiem, ar dieva ienaidniekiem, ar katoļiem, ar lielo bābeli. Puišu meitenes, 18. nodaļa atklāsmes grāmatā skaidri un gaiši ir uzrakstīts lielā bābele. Lielā bābele, Dievs tur raksta, izejiet ārā no viņas. Dievs brīdina visus, lai iziet ārā no lielās bābeles. Bet kā jūs redziet, vasaras svētki ir iegājuši iekšā šajā bābelē, šajā sadraudzībā kopā ar katoļiem, ar, kā es teicu konkrēti, tur gāja Zbigņevs Stankēvičs, jā, un dalību tur ņēma Modris un Guntis Eņģelis, un, kā es teicu, kādas vēl citas 148 Latvijas, nu, es viņas sauktu par kantorīšiem. Tā kā puišu meitenes, šajā vietā uzdosim jautājumu, vai šajā vietā pazīst Jēzu, vai šajā vietā pazīst Dieva vārdu, saprotiet? Vai pazīst Dieva vārdu, jo ja nevar izlasīt Dieva vārdā par sievietēm mācītājām, tad puišu meitenes mēs arī redzam, ka šeit Bībelē nav lasīta šajā konfesijā 18. nodaļa par lielo bābeli, jā, par šo netikli, par kuru Dievs runā, lai neņem ar viņu dalību,
lai neņem ar viņu dalību un lai iziet no viņas ārā. Jo Dievs raksta, ka Dievs tiesās šo lielo Bābeli un arī visus tos tiesās, kuri ar šo Bābeli būs kopā gājuši. Tā kā puišu meitenes, jā, šajā dienā mēs esam atnākuši, lai atprasītu. Jā, reku bērniņi arī ir pienākuši mums mazie. Tētis ar laikam nāk, nu jā. Tā kā jā, puišu meitenes, tā tad adresāts ir Baltajā namā. Šitajā Baltajā namā, kas dzīvo, mēs no tiem atprasam. Jā, reku mazie bērniņi mums iet garām. Tā kā puišu meitenes, ja mēs lasam rakstus, tad mums ir rakstos jāievēro stingri tas, ko Dievs ir uzrakstījis. Ja Dievs rakstos ir uzrakstījis, izajiet no Bābeles un neņemiet dalību nekādos darbos kopā ar viņu, ar šo lielo netikli, jo Dievam ir savas lietas, tā teiksim, kārtojamas, pat nevis kārtojamas, bet Dievs skaidri un gaiši pasaka, ka Dievs iznīcinās. Dievs ir parādījis rakstos, Dievs Bībelē ir parādījis, un mēs to redzam, ka Dievs iznīcinās. Puiši un meitenes tūlītās mēs atkal tiksim pie skaņas. Jā, sekundīti. Esam atpakaļ. Tā kā puiši un meitenes Bībelē ir teikt, izajiet ārā, bet Jēzus maršā es turpināšu malt un malt un malt, kamēr Latvijā visi beidzot to sapratīs, kas ir šajā ūķī un kas vispār ir šie saucamie pentakosti, kas viņi ir, kas ir šī vasarsvētku kustība. Jo zem šī vasarsvētku kustības Latvijā, puiši meitenes, mēs redzam, kad ir daudzās pilsētās daudz šīs mazās netiklītes, ja? Nosauksim tā. Jūs redziet, jebkura Latvijas vasarsvētku vai vienalga kura draudze, kas ņēma dalību Jēzus maršā, jebkura ir sasmērējusies, jebkura šī vieta, jebkura šis ūķis ir sasmērējies, ja? Dieva acīs viņi ir sasmērējušies, viņi ir ņēmuši dalību, tāpēc Bībele 18. nodaļā Atklāsmes grāmatā nepavelti saka, izajiet ārā, jo Dievs tiesās. Un mums ir jāsaprot, ka par Jēzus maršu varu atkārtot vēlreiz. Par Jēzus maršu varu pateikt to, ka Jēzus maršā cilvēki, ja, Jēzus marša laikā cilvēki parādīja savu miesīgumu, savu ārišķību, ja, savu liekulību. Puišu meitenes, mums ir jāsaprot, ka Jēzus marša laikā šie cilvēki, kas organizēja, kas ņēma dalību, ja, viņi ņēma dalību kopā ar lielo netikli, ar Bābeli, puišu meitenes. Tāpēc šajā vietā, kur mēs tagad stāvam pie Latvijas vasarsvētku, konkrēti Jelgavas draudzes, viņiem par to ir jādzird. Ja viņi nav lasījuši, ja viņi nav dzirdējuši, ja viņi nezin, tad es esmu atnācis viņiem pateikt, jo es izlasīju Atklāsmes grāmatā 18. nodaļu. Un tagad dariet, ko gribiet ar manīm, ja, šāda nodaļa ir 18. Atcerieties, ka Atklāsmes grāmatā ir rakstīts arī par šīm mācītājām, sievietēm. Jā, skaidri un gaiši ir rakstīts, tikai citā nodaļā ir rakstīts. Tur, kur ir pretenzija 7 draudzēm, tur vienā vietā Jēzus vienai draudzei saka, kad Jezibeles gara vadīta sieviete vada jūsu vīriešus. Dievs skaidri un gaiši ir pateicis, Jezibeles gara vadīta sieviete vada jūsu vīriešus. Es tā saviem vārdiem šobrīd, lai jūs saprastu, variet paši Atklāsmes grāmatā izlasīt. Jezibeles gara vadīta sieviete. Tātad Dievam tā ir pretenzija pret jums. Un jeb pret kuru vietu Latvijā, tā ir pretenzija Dievam. Ja tavā konfesijā Jezibeles gara vadīta sieviete, jebkura sieviete, kas ir mācītāja, mēs varam saprast, ka tas ir Jezibeles gars. Saprotiet, mēs lasām Bībeli un mēs redzam Dieva attieksmi. Un Dievs skaidri un gaiši ir uzrakstījis. Jā, Dievs skaidri un gaiši ir uzrakstījis. Jezibele, sieviete, vada tavus vīriešus. Un man ir tas pret tevīm. Tāpēc, puiši un meitenes, neignorēsim Dieva vārdu.
neignorēsim Dieva vārdu. Ja Dievs ir rakstījis, ka viņš neļauj sievietēm būt par mācītājām, šajā konfesijā to atļauj, šajā to praktizē. Šajā konfesijā iet kopā ar katoļiem, ar sātanistiem, ar Dieva ienaidniekiem. Saprotiet, puišu meitenes, šajā konfesijā arī to pieļauj. Ja? Tā kā puišu meitenes, redziet, kāda ir situācija. Iesim tālāk. Šī konfesija kopā ar Jezebeles gara vadītām sievietēm un ejot kopā ar katoļiem ir aizstaigājušies tik tālu, ka šajā zemē prezidents ir sodomists un Dieva ienaidnieks. Puišu meitenes, Sodomas grēka darītājs vada šo valsti. Un šajā vietā vīriešiem un sievietēm ir pilnīgi vienalga, jo krievs saka savā valodā, ka tas ir mirzost перед Bogom. Puišu meitenes, mirzost. Ar šajā konfesijā mierīgi pieņem mirzost перед Bogom. Šie cilvēki dzīvo šajā valstī, ja, Rižešķonoki un pārējie biedri, ja, ar savām lentītēm valsts svētkos rāda kaut kādu lojalitāti vai draudzību vai mīlestību šai zemē, šai valstī. Bet, mīļie cilvēki, tā ir totālākā liekulība. Tāpēc es esmu teicis, ka tas nav lūkšanu tīkls, bet tas ir, lai neteiktu rupji, tad tas ir muldēšanas tīkls. Saprotiet? Tas ir muldēšanas tīkls, bezjēdzīgs, kur sanāk kopā, kur trin mēles, kur, es teiktu, mākoņi, kā Bībelē teikts, mākoņi bez lietus, ja bez ūdens, kā vēja dzīti mākoņi bez lietus, bez ūdens. Šajā vietā, mīļie cilvēki, ejam tālāk. Tātad šajā valstī šiem cilvēkiem ir arī viena alga, kad prezidents ir sodomists, ja? Kaut gan paši šie cilvēki lieto Bībeli, kurā ir skaidri un gaiši aprakstīts skaidri un gaiši par Sodomiju, par Sodomu. Un pat vēl ir rakstīts arī ne tik vien vecās derības Sodomā, tajā stāstā vēsturiskajā, kas reāli bija. Ir arī jaunajā derībā pateikts, kad Sodomas grēka darītāji, kā mēs zinām, aktīvie geji un pasīvie geji, nevieni no viņiem neiemantos Dieva valstību. Puiši meitenes, tagad lēnām mēģinam likt to visu kopā. Šajā vietā nāk kopā cilvēki, kuri sakās pazīstam Dievu, pazīstam Jēzu. Tajā pat laikā viņi, es pieļauju domu, ka lasa Dieva vārdu. Un lasot Dieva vārdu ir divas opcijas. Vai nu viņi šo vietu par Sodomu un Gomoru un par tiem cilvēkiem, kuri Sodomas grēka darītāji, tie saucamie netiks debesīs, viņi šīs rakstvietas nav lasījuši vai ir lasījuši un ignorē un neņem vērā. Un tāpēc, puišu meitenes, es jums varu pateikt skaidri un gaiši, ka Sodomas grēka dēļ Latvija ir nolādēta zeme. Latvija ir nolādēta valsts. Tā kā, puišu meitenes, redziet, kā mums šeit ir. Šajā vietā ir, es uzskatu, totālākā liekulība. Ja? Totālākā, jo Bībele arī runā. Bībele arī lieto tādus vārdus un apsauc ticīgos par liekuļiem. Ja? Bībelē ir skaidri un gaiši rakstīts par liekuļiem. Ja? Bībele runā par liekuļiem. Licemeri, tas ir krieviski. Ja? Tāpēc, puišu meitenes, šajā vietā ir šiem cilvēkiem jādzird vēsts, lai viņi spētu atgriezties. Ja? Šajā vietā ir jādzird cilvēkiem vēsts, lai viņi spētu atgriezties, jo viņi nav atgriezušies. Mīļie cilvēki, šajās telpās, kā jūs redziet, šie cilvēki nav atgriezušies, jo tie ir pietiekoši liela, tā ir pietiekoši liela noziegšanās pret Dievu. Tie ir lieli noziegumi, ja? Saprotiet? Lieli noziegumi, ko viņi ir darījuši, un visā savā bezprātā vai neprātā vai ārprātā tika noorganizēts Latvijā, un turpināsim tālāk. Latvijā šajā Jēzus maršā piedalījās tieši šādi pat neprātīgie aklie stulbeņi,
Es tikko lasīju Mateja, nemaldos evaņģēliju. Ja nemaldos, Mateja evaņģēlijā bija rakstīts tādi vārdi: jūs aklie stulbeņi, jā, puišu meitenes. Tā tad bija rakstīts Jēzus vārdi: jūs aklie stulbeņi. Tāpēc es izlasīju speciāli, lai varētu lietot tos vārdus, kurus lietoja Jēzus Bībelē. Un šobrīd mēs varam teikt uz šiem cilvēkiem, kas šeit sanāk kopā, ka viņi ir aklie stulbeņi. Jā, drīz jūs redzēsiet, tad jūs te ierodamies, jo daļa 6:00 atnāks uz šeieni. Tāpēc, puišu meitenes, redziet, kā mums ir. Šie aklie stulbeņi sanāk šajā vietā sautīgu un egoistisku mērķu vadīti, jā, kā mēs redzam, puišu meitenes, jo ja šajā vietā kādam rūpētu Jelgavas dvēseles, es ceru, ka kamera rāda, ja, kad strādā. Paskatīsimies tūlīt, vai mana kamera strādā, es uzlikšu brilli. Redziet, kur ir Jelgava, reku ir pilsēta, reku mašīnas brauc, reku dzīvo pilsētā grēcinieki, reku mājas var redzēt, pagaidiet, uzlikšu brilli. Tā, paskatīsimies tūlītās, vai vispār kamera mums raksta, tā. Puiši meitenes mirklīti, apskatīsimies, piedodiet, sludinam, bet ir jāsaprot, kas notiek ar kameru. Tā. Nu, kamera man rāda. Jā, puišu meitenes, tā kā. Lūk. Tātad turpinām tālāk. Puišu meitenes, redziet, kā ir. Tātad Jēzus maršā parādījās visu šo Latvijas neprātīgo un bezprātīgo cilvēku ārēja miesīga un miesīga izrādīšanās. Puišu meitenes ir jāsaprot, ka tā bija ārīga, miesiska, cilvēka prāta izdomāta. Jo, kas notiek, ejam tālāk, organizēja prieka vēsts. Ja? Puišu meitenes, mums ir jāsaprot, ka visu šo neprātu organizēja Rīgas prieka vēsts, jeb Gleškes, ja? Ģimene, kuriem uzvārds ir Gleškes. Viņi organizēja šo neprātīgo gājienu, jo es jums varu pateikt tālāk, sapulču vietās, tāpēc, ka šie cilvēki gan šeit vasaras svētku konfesijā, gan pie Gleškes, gan pie Jencīša, gan pie Parijanca, gan mēs varam nosaukt pie Žaunera, un es varētu saukt garu sarakstu, ja? Šajās vietās, sapulču vietās nav Dieva spēka, puišu meitenes, šajās vietās nav Dieva spēka, tur nav Jēzus Kristus. Mēs to redzam, tiem, kam acis ir, tie to redz un saprot, kad nav šo sapulču vietā Jēzus nav ar savām dievišķajām izpausmēm, kā Bībelē rakstīts. Un tāpēc, ka šajās sapulču vietās Latvijā nav šīs Jēzus izpausmes, īstās Jēzus, kā apustuļu laikā un apustuļu darbos, mēs redzam, ja, tas viss šeit nenotiek visā Latvijā, tā ir totālākā Latvijas problēma. Tāpēc, puišu meitenes, ko dara šie mazie darbonīši Latvijā? Mazie darbonīši katrā Latvijas ūķī, ziniet, ko viņi dara? Viņi paņem un tad dara savas svoji ģejaņie, krieviski, jeb svoji ģeliški, ja? Un tāpēc paskatieties, kas notiek šajās sapulču vietās. Šie sapulču organizētāji, ja, un dalībnieki, mēs zinām, kad ir Dieva gars, mēs zinām, kad ir svētais gars, pēc rakstiem mēs to zinām. Bet paskatieties, ko viņi dara, kā viņi dara, ja. Viņi piesauc, viņi aicina, viņi piesauc, bet nekas nenotiek. Puišu meitenes, uzdosim jautājumu, kādi gari to visu vada, kādus garus viņi piesauc. Un puišu meitenes, tāpēc, ka Dieva spēks nav viņos, Dieva spēks nav viņu vidū, jā, puišu meitenes, Dieva spēka nav, tāpēc arī viņi neiet ielās.
puišu meitenes, tāpēc arī mēs turpinām tālāk. Tam visam ir sākums, un visam ir vidus, un visam ir beigas. Tāpēc skatieties, kas notiek. Tāpēc, ka sapulču vietās nav Dieva spēka, sapulču vietās nav Jēzus Kristus, Bībeles Jēzus, jā? Puišu meitenes, Bībeles Jēzus nav sapulču vietās. Tad mēs redzētu īstos brīnumus un zīmes. Tad mēs to visu redzētu. Un cilvēki tiktu glābti. Bet mēs redzam, ka šie cilvēki neiet ielās. Šie cilvēki neiet ielās un neglāb pazudušo Jelgavu vai Rīgu vai citu pilsētu. Viņi sanāk kopā savās vietās. Jā, puišu meitenes, tā viņš ir. Šie cilvēki neiet ārā, nepilda Kristus pavēli. Šie cilvēki neiet ārā, neiet ielās un nepilda Kristus pavēli. Un neiet un neglāb. Jā, viņi neiet un neglāb grēciniekus. Puišu meitenes, tā ir nākošā bēda. Mēs redzam, viņi neiet un neglābi. Un mums ir jāsaprot, ka šajās vietās, šajās sapulču vietās daudzi, vai es pat teiktu lielais vairums latviešu šo vadītāju, šo sapulču vietu vadītāji. Puišu meitenes ir jāuzdod jautājums, vai viņi ir piedzimuši no augšienes. Tā kā Bībele to saka, šādu terminu, ja, lieto Bībele, piedzimt no augšienes, ir jāprasa, vai lielajam vairumam šo cilvēku ir jāpajautā, vai viņi ir piedzimuši no augšienes. Puišu meitenes, saprotiet, jo ja šie cilvēki šādi rīkojās, kā viņi rīkojās, ir uzrodās šis jautājums. Jo cilvēki, kas pazīst Jēzu, Bībeles Jēzu, īsto Jēzu, jā, un kurus vada svētais gars, īstais Dieva svētais gars, šie cilvēki tā nerīkotos. Viņi saprastu, ka ir jāiet un jāglābi. Puišu meitenes, pēc daudzām lietām mēs varam pateikt, vai šajā vietā vispār pazīst Jēzu. Jo, ja runāsim pa Jēzu tālāk, es jums varu pastāstīt, katrā Latvijas sapulču vietā katram ir savs Jēzus. Puišu meitenes, vai ne? Mēs aizejam pie Allena Parianca, viņam ir Jēzus, kas dod naudu, mantu, bagātību, vai ne? Allans Pariants ir izdomājis savu Jēzu, un viņam viņš eksistē. Kamēr viņš par tādu runā, tāds Jēzus eksistē. Puišu meitenes, katrā sapulču vietā mums ir savs Jēzus ar savām lietām. Ir Jēzum uztaisīti kloni, kā mēs sakam, ja? Tāpēc saprotiet, katrā sapulces vietā piemin kaut kādu Jēzu. Katrā sapulču vietā izpilda kaut kādu rituālu, veids kaut kādu darbību, bet tās visas ir ārējās un ļoti bieži puiši meitenes ir tā, ka cilvēki veic ārējās darbības, bet viņām nav nekāda vērtība priekš Dieva, nekāda vērtība šīm ārējām lietām nav, nekāda vērtība nav priekš Dieva, jo ja mēs lasām Bībeli un skatāmies, tad Dievs visu laiku savā vārdā ir teicis, ka Dievs gaida paklausību. Dievam nevajag mūsu gauduļojošās, gaudulīgās kaut kādas dziesmas. Dievam nevajag nekādas mūsu lēkāšanas, kā mēs redzam pie Jensīša vai Prieka vēstī, ja? Puišu meitenes.